Šodienas tēma ir transfercenu noteikšana aizdevuma darījumos un to klupšanas akmeņi. Uzreiz teikšu tā, ka no ikdienā novērotā saistīto personu finanšu darījumi ir visbiežāk vērtētie darījumi nodokļu kontroles pasākumos, kā arī par tiem ir pieejama visplašākā informācija no dažādām starptautiskām tiesvedībām. Tāpēc nebūtu melots, ja teiktu, ka valsts ieņēmuma dienests, kā arī citas nodokļu administrācijas pievērš pastiprinātu uzmanību saistīto personu aizdevuma darījumos piemērotajām cenām jeb procentu likmēm. Tāpēc šodien mēs vēlējamies padalīties ar mūsu pieredzi, nosakot transfercenus saistīto personu aizdevuma darījumos, kā arī padalīties ar aktuālo no dažādām tiesvedībām. Varam pāriet uz nākamo slaidu, kur tad iepazīstināšu ar mūsu šodienas komandu un lektoriem. Mani sauc Andris Vītols, es esmu PricewaterhouseCoopers transfercenu nodaļas projektu vadītājs un ar transfercenām strādāju jau vairāk kā 8 gadus, galvenokārt tieši ar finanšu darījumiem. Ar mani šodien webinārā ar savām zināšanām un ieteikumiem dalīsies arī Elvijs Logins, kas ir PricewaterhouseCoopers transfercenu komandas nodaļas vecākais konsultants, un Artūrs Vosgļievičs, kas ir transfercenu nodaļas konsultants. Pāriesim uz nākamo slaidu, kur tad mēs redzēsim webināru tēmas. Tātad šodien webināram ir pavisam 5 tēmas, kuras centīsimies secīgi arī pastāstīt. Un pirmā tēma būs Latvijas transfercenu regulējuma sasaiste ar finanšu darījumiem un valsts ieņēmuma dienesta interpretācija. Otrā tēma būs finanšu darījuma analīze no SAO transfercenu vadlīniju perspektīvas. Trešā tēma būs tirgus cenu iekšgrupas aizdevumu grupas konta un garantiju darījumiem, kuras ietvaros tad mēs pastāstīsim, kā praktiski noteikt transfercenus saistīto pušu finanšu darījumos. Ceturtā tēma būs finanšu darījumu biežāk sastopamie riski un pamācošas atziņas no tieslietām. Savukārt webināru noslēgsim ar beidzamo tēmu ikdienā novērots finanšu darījumu transfercenu aktualitātes.